Labdien! Mani sauc Aneta Viļņuma. Mana zinātniska pētnieciskā darba tēma – skaņas un trokšņa līmenis apkārtējā vidē. Darba vadītāja skolotāja Inte Godina. Lūk, manas prezentācijas saturs. Es jums stāstīšu par savu darba mērķi un uzdevumiem, pavēstīšu savu hipotēzi, nedaudz panalizēšu skaņas raksturojumu, skaņas uztveri, salīdzināšu muzikālu skaņu un troksni, pastāstīšu, kas ir skaņas skaļums un tālāk mana pētījuma daļa, aptaujas rezultāti un secinājumi. Tātad mēs tikko dzirdējām, kādu ietekmi nodara trokšņa cilvēkam, tāpēc mana darba mērķis bija noskaidrot, kāds trokšņa līmenis ir Rīgas sabiedriskajās vietās. Darba uzdevumi bija iepazīties ar jēdzieniem un noteiktajām normām. Tālāk veicu mērījumus, šos mērījumus analizēju un vēlējos vērst cilvēku uzmanību uz pastāvošajām problēmām. Mana darba hipotēze – Rīgā sabiedriskajās vietās tiek pārsniegts atļautais trokšņa skaļuma līmenis. Nu ko, paraudzīsim, vai tas pierādījās. Bet nedaudz teorijas. Kas ir skaņa? Mēs jau tikko dzirdējām, tas ir enerģijas veids, kas izplatās skaņas viļņu veidā. Tās ir cilvēkam dzirdamās un nedzirdamās elastīgas vidas svārstības, kā arī nozīmīgas sazināšanās līdzeklis. Raksturojušie lielumi – frekvence, periods, augstums, skaņas ātrums, spiediens, intensitāte. Un es savā darbā analizēju tieši skaņas skaļumu. Mēs cilvēki skaņu uztveram ar dzirdes orgāniem ausīm. Tomēr cilvēki skaņu uztver arī fizioloģiski caur dažādām citām maņām. Piemēram, nedzirdīgie arī savā veidā dzird. Kas tad ir muzikāla skaņa? Fiziķi teiktu, tā ir skaņa, kuras viļņa forma ir regulāra un atkārtojas. Tā piemīt frekvence un noteikts augstums, bet mēs parasti cilvēki teiksim, tā ir patīkama skaņa. Mediķi atzinuši muzikālas skaņas, spēja pat ārstēt, aizdzīt nogurumu, un šobrīd Latvijā ļoti attīstās mūzikas terapija. Bet kas ir troksnis? Es jums labāk parādīšu, kas ir troksnis. Kas tas ir? Tas ir skolas mans, mūsu sākuma skolā. Pareizi? Lūk! Tātad, loģiski, viļņa forma neregulāra, nepatīkama skaņa, un kā mēs tikko noskatām, kaitē dzirdei un veselībai. Skaņas skaļums, to raksturo skaņas sajūtas stiprums, skaņas sajūtas stiprums, tomēr īpašās mērvienībās decibelos, un zinātnieki ir ieviesuši terminu dabiskais trokšņa fons, jo tas cilvēkam ir nepieciešams, jo cilvēks ir veidojies, cilvēks ir dzimis, attīstījies dabas ietekmē, viņam nepieciešams nedaudz troksnis fonā, tie ir 20 līdz 30 decibeli. Nedaudz par normām. Iekštelpās vienas kabinets ir noteicis dienas laikā 35 decibelus, nakts laikā 30. Ārvidē sākot no 40 līdz augstākais ir 51 decibeli, tas ir tikai dienas laikā. Un arī tikai dažādu dzīvojumā ēku, kultūras, zinātnes izglītības iestāžu tūmā. Bet tas būtu tad, ja mēs dzīvotu pasakā, paraudzīsimies, kas notiek reālajā dzīvē. Par to vēst mans pētījums, kur veicu ar trokšņa mērītāju, kas man uzrādīja trokšņu sākot no 0 līdz 110 decibeliem. Lūk, viss ir redzams kā uz acis. Uz ielas 72 decibeli. Tirdzniecības centrā 67. Dzelzceļa stacijā gaidām vilcienu mierīgi 84 decibeli, un arī tad, kad vilciens bremzē, kas notiek, viņš brauc pilnā skatmā garam, varam tikai minēt. Vēl nedaudz. Autoostā arī 78 decibeli. Tālāk, ja jūs dzīvotu tūmā tirgumu un lielveikalu, jūs man jautātu, kur labāk iepirkties? Pēc trokšņa līmeņa es droši vien teiktu, lielveikalā tikai 63 decibeli. Bet jāņem vērā, ka lielveikalā tiek atskaņota mūzika ar izteiktiem basiem, un tas iespaido mūsu asinsriti. Tam ir ļoti nopietnas sekas, ja? Neklausieties to tucīt. Parks, bērnības dārgs, cilvēki meklē mieru, atpūtu, klusumu, nekā 71 decibels, pats Rīgas centrs. Tālāk nolēma mērījums veikt arī kādā Rīgas skolā. Pēc nejaušības principu izvēlējos Rīgas 8. vidusskolu. Pusdienas starp Rīgas, Eviņa, 71 decibels. Tālāk, sacensības starp stāviem. Pirmajā vietā 3. stāvgaitenis ir 80 decibeliem, 2. vieta tālu neatpaliek, 2. stāvgaitenis 78 decibeli, no 4. stāvs tāds panīcis 67 decibeli, tikai 3. vieta. Biblioteka, lūk, turpat varētu normāls cilvēks uzturēt. Tikai 48 decibeli, bet pārāk neskrējiet uz biblioteku, jo tad tur būs uzreiz skaļāk.
skolas zvans, vispār mans aparāts nepieņēma, pateica par skaļu, skaļāk par 110 decibeliem. Atgādināšu, pie 130 decibeliem auspungāliņi var pārplīst. Nu, ko darīt? Vai neuzturēties pie zvana, tad, kad viņš atskaņa? Vai varbūt es ieteiktu tomēr atbildīgajiem nomainīt zvana melodiju, zvana signālu uz kādu melodiju, dominantas septakordu, varbūt kādu pavasara putnu šivināšanu, nu, jārauzās. Bet es veicu arī aptauju, kurā piedalījās 100 respondenti, un man atklājās ļoti interesanti rezultāti. Puse atzīst, ka apkārtējais trokšņa līmenis ir pārāk liels, es piekrītu. Tāpat puse atzīst, ka trokšņi spēļo viņu ieslīgt, to mēs tikko dzirdējām, tas arī pierādījās iepriekšējā pētījumā. Ļoti interesanti. Vairums cilvēku labprātāk uzturas klusā vidē, nu, teiksim, laukos. Un tomēr vairums cilvēku loģiski būtu brīvajā laikā izvēlētos klusumu tādā gadījumā. Nekā viņiem nepieciešams dabiskais trokšņa fons. To ir pierādījuši arī zinātnieki. Un to pierādīja ir aptauja. Vēl ļoti interesantas lietas salīdzinājumā par vecumu posmiem. Jautājums, vai jūs uzskatāt, ka apkārtējais trokšņa līmenis ir pārāk liels? 7 līdz 20 gadi cilvēki 40% atbild, jā, nu ir pārāk liels. Sākot no 51, nu tad, kad jau vecāks, 56% atbild, nu jā, ir pārāk liels. Lūk, darbspējas vecums 71% atzīst. Pārāk daudz trokšņa. Tas ir ļoti nopietns signāls, jo 82% no šīs vecuma aptaujātiem labprātāk uzturētos klusā vidē. Kopumā 81% no tiem, kas atbildēja, ka viņu kā trokšņa līmenis ir pārāk liels, nav informēti par normām. Tātad viņu viedoklis ir balstīts nevis faktoloģiskās zināšanās, bet gan sajūtas līmenī. Tātad trokšņa līmenis ir pārāk liels. To pierāda gan aptauja, gan mērījumi. Un kopējie secinājumi. Es noskaidroju, ka mums visapkārt ir dažādas skaņas, arī trokšņi, tomēr trokšņi ir nelabvēlīgi cilvēka veselībai. Nepārāk liels trokšņa fons cilvēkam ir vajadzīgs. Ievērojamākais trokšņa izraisītājs pilsētvidē, tas ir transports. Un, protams, mana hipotēze pierādījās, Rīgā sabiedriskās vietās tiek pārsniegts atļautais trokšņa skaļuma līmenis. Jūs vēl man neticat, es jums parādīšu tūlīt, kādu skaļumu cilvēks te izraisīt. Ir īpaši sākums fonds.